vēlēšanu vēsturē jums kāds kandidāts ir tik tuvu, lai jūs pārspētu? Kā jūs gaidat vēlēšanu rezultātus un ko par to domājat? Nu, pirmkārt, paldies liepainiekiem, ka viņi mūs ir atbalstījuši tik lielu atbalstu. Jā, apmēram 40%. Tas tiešām ir milzīgs atbalsts, ko es tā varētu vērtēt, ka tas ir novērtējums tam darbam, ko mēs esam paveikuši pēdējos 4 gados, realizēt to programmu, ar kādu mēs gājām pagājušajās vēlēšanās. Tas, kad ir atbalsts arī citām partijām, tas arī savā ziņā ir saprotami. Valstī ir diezgan daudz dažādu problēmu bijuši tieši šitos 4 gados. Bija nopietna globāla ekonomiska krīze. Liepāja skāra šī krīze arī caur Liepājas metalurgu. Un vēl arī citi tādi jautājumi. Te pašā laikā mums ir izdevies šajos 4 gados paveikt tik daudz projektu un darbu. Sākam ar ostu, līdz ostu. Bet kāds tam visam ar pilnīgu sakars? Līdz arī strādājis ar mums vienā koalīcijā. Un jūs domājat, ka tas arī viņam palīdzējis ir būt tik labs rezultāts? Bet es nezinu, par kādiem rezultātiem jūs runājat. Mums varbūt ir kaut kādi atšķirīgi tie rezultāti. Bet jūs tikko pats teicāt, 40% jums ir atbalsts. Jā. Tas tomēr ir liels atbalsts. Jā, ļoti liels. Un taču Vilnītim arī ir līdzīgs. Nē, nav līdzīgs. Mazāks? Daudz mazāks? Ievērojami. Cik mazāks? Ievērojami. Cik uz pusi mazāks? Nē, tā es nevaru teikt. Vairāks tās aptāvis ir, bet šobrīd mēs, uz doto brīdi, mēs tieši savilkām tos datus, kādi ir pieejami mums, tad domāju būtu šobrīd 7 vietas, 4 vai 5, skaņas centrā 2 vai 3. Un ko jūs teikt, ja jums būtu tikpat liels atbalsts kā Ventspilī ir Lembergam? Ticētos? Kā, protams, pateikt tos vēlētājiem par atbalstu? Ja šogad domē būs mazāk partiju nekā iepriekš, tas būs atvieglos darbu vai nekā nemainīs, vai būs? Ziniet, caļus skaitīsim tajā brīdī, tad, kad būs skaidrs arī tas, kāds personālīs ir. Pirmkārt, kāds būs partijām atbalsts, un otrkārt, kāds personālīs būs ievēlēts. Un tas ir diezgan tomēr būtiski, jo domes darbs būtiski atšķirās no saimnes darba, no politiskā darba, vairāk tāds saimniecisks darbs, kur vajadzīgi pragmatiski cilvēki, tādi, kas gudri runās, bet ir vajadzīgi tādi, kas darbs darīs. Un līdz ar to tad arī varēsim, es domāju, kāda otrdienā vai trešdienā, tā reāli apjaust to objektīvu ainu. Ja mums apstiprināsies, ka atbalsts Liepāja partijai ir lielākais, tad mēs aicināsim uz konsultācijām, uz sarunām visas tās partijas, kuras ir ievēlētas domē. Arī saskaņas centru, arī PCTVL? Pa PCTVL tā izskatās, ka viņi nebūs pārstāvēti domē. Bet ar saskaņas centru runāsim, protams. Es teicu, ka jārunā būs un jāskatās un jāplāno tie darbi, kuri ir veicami, kur mēs nevaram gaidīt. Pirmkārt jau darbs ar situāciju Liepājas metalurgu, kur man jau pirmdien un otrdien jau ir attiecīgi sarunās, gan valdības sarunās par Liepājas metalurgu un arī šeit Liepājā, un tie darbi, kuri negaida, tas varbūt viens. Es teiktu, ka šobrīd tas galvenais jautājums, nākošais jautājums, tā koncerts zāles projekts jāvirz uz priekšu, un tur viss ir vajadzīgi saimnieciski jautājumi, tur ir saimnieciski pragmatiski cilvēki klāt, viņi ir ļoti vajadzīgi. Izklausās, ka jūs esat gatavs un sagatavojies tālāk arī strādāt mēra amatā, tā arī? Jā, es varu tikai jums piekrist. Paldies!